Jā. Kā mēs... Es redzēju, jā, runāties. Es jums saku, nekas jau daudz nav palicis. Pēc mēnesis, pusotras, un tad jau vieglāk. Es saku, nu nē, vajadzēja jums jau to zināt, kā mums izstāstīt plānu. Tur ir pirmais posms kaut kāds tur mežā, tur 2 pusi mēneši, kaut pusi. Es pamat apmācīju, pabeidzu pirmo otru līdzi. Un tad es ar integrētu apakšņu, tur jau aizvien beidz apakšņību, specifika un ikdienas karakteru. Tad jau ir mierīgās. Tik daudz vietas. Tieši tā, redzēsim. Daudz. Un attiecīgi ir kāds, kas tam kolēģi veidē. Principā jūs varat jau pusgadu dienā. Jūt jau Tur mēs nesam. Tagad iepriekšēji bija tas pabeidums. Ko citreiz dara? Nezinu, mēs kāvājam. Un nāk arī atpakaļ Jā, mēs... Mēs viņus atradām. Jūs paši trepus taisījāt, jā, vai? Nē, mēs ne, bet firma. Bet man bija paziņas, kas tās trepus dabūja, ieguldīt. Kā tā, kā lai saka, tā firma jau sen vairs nav. Tās trepus arī bija kaut kāds, ne jau šitās, citas trepus, te jau jaunas. Bet tās pirmās trepus, lai jebkur publika tiktu augšām, vai nebija, pat šitas arī nebija. Beigās viņi tik pielika, tad kājām līdz trepēm toreiz. Tas bija baigi sen. Un tā mēs atjaunojam. Mēs bolderājieši. Es esmu 19. videnē mācījies, tas ir bolderājs, kur jau likvidēja kā vidusskolu. Nav, viss sūta savus bērnus uz Rīgas skolām, tāpēc viņi paliek vien tukšāk 19. Viņiem milzīgi sporta zāli piebūvēt, viss tā kā vajag. Kļupt pa priekš bija tāda pamatskola un tagad vispār. Milzīgi piebūvēja Latvijas laikā tā skola būvēja 38. gadā pēc labākajiem pasaules standartiem. Viņi teica, Eiropā tāda retā ir kāda, mums tā bolderājas skolas ēka. Un tad viņi Krievu laikos piebūvēja to milzīgo slēgto. Latvieši tur ir jā, vēl latvieši. Man jau ir vēl, bet viņi ir retums. Viņi sāka parādīties 50. gados. Kad impērija nolēma visus, teiksim, pataisīt par Sovetskijiem. Mums attaisīja rūpnīcu paplašināja Ligninu, ķemzīs, kas bija tāds nolaistas, pienāca iekšā tūkstošiem, sāk būvēt silikāta ķieģeļa. Silikāta ķieģeļa rūpnīcu taisīt. Un no tiem sāk taisīt mājas tempā. Tūkstoši brauca nedēļā, tam drīz var teikt. Visiem bija dzīvokļi, kopuši no sākuma, pēc tam dzīvokļi. Un aizgāja tie plūdi. 1000 okupanti iebrauca. Es nezinu, Bolderē bija tā, ka Krievi bija, bet viņi bija, pār 10, 100, teiksim. 100, bet tas jau nekas nav slikts, ir visādi Krievi, bet tas sabrauc tie strādnieki no Krievijas, nevis vietējais. Un viņam darbs tika dots un kopuši no sākuma. Pēc tam viņi dabūja dzīvokļi no silikāta ķieģeļa būvētām mājām baltajām toreiz. Tāpēc, ka silikāta ķieģeļus varēja ražot ar to kolosālu kvalitatīvo smilti, ko izsūta no upes dibenā ārā.
Un bija milzīgas kāpas, un no kāpām ņēma, un no tiem taisīs likā ķēļa ir rūpnīca. 53. gadā tur rūpnīca atvēra. Es vienreiz esmu bijis, bet kad beigsies... Tā tehnoloģija bija, un tad aizgāja. Kad beigsies pie tā vīķa stroga, tad ko pārējie darīs visi šie? Īķis kroks ir, jā, ka Tagad kā aizies ties kājām taisni pa turien, bet es ar mašīnu apbraukšu apkārt kopā ar tiem, kas brauc tā mašīna. Jā, bet ko tie pārējie darīs? Viņi... Visi ies kājām uz Ne, turien. bet no turienes tur beigsies. Tad ko Tur nāks būs- uz šejienu atpakaļ? Nē, tur var iziet uz Jūrmalas šoseju. Viņi nav pārāk tālu. Kur ir, ka izbraukt cauri šitām te Kirkenšteina muzejām, tam garām, cauri tās ceļš aiziet ārā uz Jūrmalas šoseju. Tur kaut kāda autobusa satiksme bija. Bet cik, es nezinu. 13. autobus, bet kāda pietura? Kāds? 30. 13. 13. jā, es zinu, jā. Liep, Es zinu 13. Viņš iet ar kapiem garām. kaut kāda nosaukuma. 15 minūtes no Vīķes koga. Āčups kapiem pa to ielu, viņš kaut kur tur viņš tragā, tas 13. Tā ir rajona apmēram. Sadalīti jau vairs nav. Mārgi negribās apaukstēties citā un tad, jā. Tumjās man virsažants Aleks, mēs visi arī labāk iet uz priekšu. Virsažants visi sakārtas, viņam ir sava skēma, viņš jau sakārtas visi. Jā, jūs priekšu, bet Tumjās virsažants savu. Tas ir Britu seržants, tas ir viena galvenais, un tagad tur visus viens lita kalaču un tā var priekšu seržants. Un nostāties kājiem priekšā kolonā. Tā batalēns dievusies. Atvainojiet, atskatu uz mani. Pavisam ātri. Tā, kungi un dāmas, labdien! Zemesardzes 1. brigāde, virsseržants Krērs. Sākšu ar to, ka klātesošās dāmas sveikšu māmiņu svētkos. Dāmas, mīlestība, cieņa un vispārējais no mums visiem. Tieši tā, esat to pelnījuši. Tad pārējiem, kāpēc mēs esam šeit? Mēs atrodamies šeit, lai no vēsturiskās Latgales divīzijas komandpunktu vietas dotos uz Vīķu krogu, uz pieminieka atklāšanas ceremoniju. Vēsture ir svarīga, un no tā mēs mācāmies, jo mūsu senči ar savām dzīvībām izcīnīja Latvijas neatkarību. Un šī Vīķu kroga kauja bija viena no pirmajām pamatkaujām, kas ļāva realizēties Rīgas atbrīvošanai un tālāk arī visas Latvijas atbrīvošanai. Ja nebūtu šeit šīs uzvaras, nebūtu iespējams arī vispārējā. Un, lai to godinātu un ļautu arī mūsdienās šo piemiņu celt, tad to, ko neizdarīja mūsu senči pēc neatkarības cīņām,
nebija iespējas uzlikt pieminekli, tad tagad, paldies Rīgas domai un visiem pārējiem, piemineklis mums ir. Un tāpēc šajā burvīgajā dienā mēs dosimies un atklāsim šo pieminekli. Programma ļoti elementāra. No šejienes pēc manām komandām mēs pa šo ceļu manā vadībā iesim uz Vīķu krogu. Pirms Vīķu kroga būs apstāšanās vieta, kur es ļaušu jums izmantot labierīcības un ūdeni padzerties. Jo gājiens aptuveni 3 km. Gājiena laikā, ja kāds jūt, ka ir kaut kādas veselības problēmas, mums ir nozīmēta mašīna ar mediķi, kas brauks no muguras. Ja kādam paliek slikti, apstājās, piebrauks mediķis un sniegs jums palīdzību. Ir skaidrs. Aizejot gandrīz līdz Vīķu krogam, mēs apstāsimies. Ļausim viesiem aiziet, ieņemt vietas un attiecīgi noteiktā laikā es jūs ievadīšu Vīķu krogā. Uzsāksies ceremonija, būs vairākas uzrunas, kas noslēgsies ar pieminekļu atklāšanu un himnu. Ar šo tad arī tā ceremonija Vīķu krogā beigsies. Tie, kas plāno pēc Vīķu kroga piemiņas atklāšanas ceremonijas, tad attiecīgi, kam ir palikuši transports šeit, zemesargi paliks līdz pašām beigām, sagaidīs, ka viss aizbrauc projām, lai ir kārtība. Vai ir kādi jautājumi? Līdzināties? Mērē! Uzskrēj! Cat! Bez parāda soļi vienkārši gājienu maršā uz priekšu, soļos! Marš! Vadās! Visticamāk. Vienu brīdi,
Kas tam klāja palādzīt, biežu zāri ēkļus kūjas kārā vīra palādziņš. Kārā vīra palādziņš, surokcīnis, akmentīnis, kārā vīra spilventiņš. Kārā vīra spilventiņš, kur palīdza mans palīdzis, kāro dzīve nespēj. Kāro dzīve nespēj, tur aizgāja, kur Dargie klātesošie, 1919. gada 3. novembris. Šis datums ir zelta burtiem ierakstīts Latvijas militārajā vēsturē. Agrā rītā pēc rūpīgas izlūkošanas un plānošanas
Latvijas armijas Latgales divīzijas 8. Daugavpils kājnieku pulka karavīri kopā ar citām vienībām devās izšķirošajā triecienā no Bolderājas kāpu puses. Neatsverams bija sabiedroto spēku atbalsts, kur Lielbritānijas flote no Rīgas jūras līča ar artilēriju atbalstīja kājinieku uzbrukumu. Šī kauja, kas norisinājās apkaimēs ar Bumbu kalniņu un kādreizējo Vīķu krogu, pirms vairāk nekā gadsimta, ir neatņemama daļa no mūsu atbrīvošanas kara gaitas un lika pamatus Latvijas valsts neatkarībai, par kuru mēs šodien varam būt lepni. Vīķu kroga ieņemšana pārāva Bermonta armijas fronti un ļāva Latvijas armijai turpināt uzbrukumu pār Daugavas virzienā. Tā radīja priekšnoteikumus tam, lai jau pēc dažām dienām 1919. gada 11. novembrī Rīga tiktu pilnībā atbrīvota no ienaidnieka. Lāčplēšu diena, ko mēs ik gadu svinām, ir tieši saistīta ar šīm novembra sākuma kaujām, kurās Vīķu kroga cīņas bija nenovērtējama loma. 1919. gada 3. novembra kauja uzskatām par vienu no vissmagākajām Rīgas atbrīvošanas cīņu gaitā. Tās laikā tika zaudētas virsnieku un karavīru dzīvības. Dažādos avotos minēti vairāk nekā 100 ievainoti karavīri. Ar Lāčplēša kara ordeni par kauju pie bijušā Vīķu kroga ir apbalvoti 36 Latvijas aizstāvji. Šeit vietā būtu citējams Čaks, kurš mums ir atstājis mūžības skartos. Mēs katrs ar neaizmirstamu sajūtu, ar sajūtu par Latvijas brīvību varam lasīt šo darbu un šos vārdus. Savam spēkam, karavīrī, ticiet! Savam naidam, savai izturībai, savām tiesībām un slēptai laimei. Akmenis, uz ko jūs stāvat, jūsu, katra puķe, ko jūs redzat, jūsu, koki zāle, visa zeme, jūsu, debes augšā, telpa apkārt, jūsu, tā kā acis plecs un cietā plauksta sūrsme, ko jūs savās sirdīs jūtat. Tikai ticiet, karavīri, tad ir nāve, nebūs vairs par grūtu. Atklājot šo piemiņas vietu, uzruna tiek dota Rīgas domas priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim. Augstu godātais ministra kungs, augstu godātais bruņoto spēku komandieru kungs, augstu godātais Zeibārta kungs, augstu godātais Jaunzem kungs, Ogas kungs, Našniec kundze, karavīri, zemessargi, klātesošie. Visaugstākā mīlestības izpausme, kas ir sastopama uz mūsu zemes, ir gatavība atdot savu dzīvību par citiem. Tieši šādi bija šie Daugavpils 8. kājnieka pulka karavīri, kuri 1919. gada 3. novembrī šeit cīnījās pret Bermonta karaspēku, pret lielu pārspēku, bet spēja tos uzvarēt un virzīties tālāk uz priekšu un pēc dažām dienām atbrīvot Rīgu, padzīt Bermontu un nest mums uzvaru. Protams, bija arī kritušie, bija daudz kritušie, cīņas bija sīvas, un par to
viņi mums, gan mūsu vecvecākiem, deva iespēju dzīvot brīvvalsts laikā, gan arī mums dzīvot brīvā un demokrātiskā Latvijā tagad. Par to mēs esam viņiem parādā. Un šodien mēs atdodam vairāk kā 100 gadus vecu parādu šiem vīriem, kas nežēloja dārgāko dzīvību un to veltīja mums, lai mēs šodien varētu dzīvot, kā mēs dzīvojam. Tālāk 1938. gadā bija mēģinājums jau toreiz šo parādu atdot, un šīs kāpnes, ko mēs šeit apkārt redzam, un pats pieminekļa pamats jau tika ielikts toreiz, bet pašu pieminekli nesanāca toreiz uzlikt. Tieši tāpēc mēs šodien šo darbu pabeidzam līdz galam un atklāsim pieminekli. Lai sakārtotu jebkuru teritoriju vai pilsētu, svarīgi, protams, ir darīt fiziskas lietas, bet tikpat svarīgi ir sakārtot arī ideoloģisko telpu. Un pēdējos gados mums ir izdevies Rīgā to izdarīt, gan aizvācot viltus vēstures liecības, kuras vēsta par it kā paralēlo vēsturi, kur nekad nav bijusi. Tāpat mums ir izdevies arī sakārtot mūsu pašu svētvietas, Bumbu kalniņā atjaunot plāksni, tāpat arī Sudraba kalniņā atjaunot pieminekli, autotanku pulks, un visbeidzot šis ir kā tāds punkts uz I, kas parāda mūsu šīs valsts rašanās un Bermontiādes vēsturi. Vēlos pateikt lielu paldies iniciatīvas autoram Zeibārda kungam. Paldies! Tāpat paldies arī Jaunzem kungam, Pogas kungam, kolēģei Našaniecei un citiem, visiem, kas iesaistījās šeit gan talkās, gan arī dažādos citos nemazāk svarīgos pasākumus. Un visbeidzot, piemineklis ir akmens, bet mums ir svarīgi, tikpat svarīga ir godāšana un pieminēšana. Manuprāt, ļoti laba tradīcija aizsākās vēl pagājušā gada 3. novembrī, kad piemineklis vēl nebija, bet kad mēs izgājām tādu nosacītu šī 19. gada ceļu ar lāpām, nākot uz šo vietu. Manuprāt, tā ir ļoti laba tradīcija, kur būtu jāturpina jauna tradīcija, bet arī šādām tradīcijām vieta. Tā kā godāsim tos vīrus, kas cīnījās par to, lai mēs varētu dzīvot. Paldies! Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Augstgodātais Rīgas domas priekšstādātāja kungs, augstgodātais Nacionālo bruņoto spēku komandiera kungs, šīs izcilās idejas autori, īstenotāji, zemesargi, karavīri, jaunsargi, kadeti, veterāni, klātesošie. Šodien tiešām ir liels pagodinājums būt šeit, šajā vietā, kur pirms vairāk nekā 100 gadiem mūsu brīvības cīnītāji, mūsu senči cīnījās par Rīgas atbrīvošanu, bet par visu mūsu brīvību. Šis ir apliecinājums tam, ka mums ir jālepojās ar mūsu brīvības cīnītājiem, ar to, ko viņi izdarīja pirms vairāk kā 100 gadiem. Šajās izšķirošajās cīņās daudz no viņiem bija gatavi likt uz altāru, uz brīvības altāru to, kas ir vissvētākais, visdārgākais, savu dzīvību. Un brīvība ir bieži dārgāk par dzīvību. Apliecinājums tam, ka mums ir jākopj savu vēsture, mums ir jārūpējās par to katru dienu. Tas ir atgādinājums arī šodienai, ka mums ir jācīnās, jāaizstāv brīvība. Šī brīvība nekad nebūs pašsaprotama. Mūsu bruņotie spēki, kuriem mēs varam lepoties, stāv sardzē, bet tas ir viss mūsu uzdevums. Šī pieminekļa apvēršana ir arī atgādinājums tam, ka mēs gribam, varam, un ja mēs gribam un varam, mēs arī uzvaram. Tas ir apliecinājums mūsu pagātnes uzvarām, uz kurām mēs balstām arī šīs dienas pārliecību, šīs dienas spēku, šīs dienas spēju, apņēmību aizsargāt savu dzimteni katru dienu. Un tas ir jādara katru dienu, to atgādina mums ir to, kas notiek nepārāk tālu no šejienes Ukrainā. Tāpēc es vēlreiz gribu pateikt lielu paldies
idejas autoriem, idejas īstenotājiem. Šādu vietu Latvijā nevar būt par daudz. Katra šī te vieta ir varējis mūsu uzvaru, mūsu gribas spēku, mūsu brīvības apliecinājums. Tas ir jāsvin, par to ir jālepojās, bet vienmēr arī jāatcerās, ka mēs iestājamies par mūsu dzimteni, jo mēs sargājam mūsu valsts kopā. Paldies! Vārds Nacionālo bruņoto spēku komandierim, ģenerālmajoram Kasparam Pudānam. Lūdzu. Augstgodātais Rīgas domas priekšsēdētāja kungs, augstgodātais aizsardzības ministra kungs, ģenerālmajor Zeibārta kungs, visi klātesošie karavīri, zemesargi, veterāni, kādēti jaunsargi, tiešām godātie klātesošie. Jāsaka, ka vienlaikus neierasti, bet arī ar lepnumu es skatos to, ka mēs savus lāčplēšus pieminam ne tikai novembrī. Mēs pieminam viņus šodien, un tas man liecina uz to, ka mēs varam pieminēt un mēs spējam pieminēt, atcerēties mūsu varoņus arī ikdienā par to, ko viņi ir veikuši. Ko viņi ir paveikuši? Nu, jā, lāčplēšu 11. novembris lāčplēšu diena ir tas, ko mēs pamatā redzam, bet šī uzvara Rīgas aizstāvība sāks no mazām kaujām. Tāpat kā mūsu valsts sāks no katra no jums, katra cilvēka, tāpat arī mūsu uzvara. Mūsu uzvara, mūsu cīņas sāks no mazām cīņām, kaujām. Un šī viena no kaujām, kas deva iespēju Rīgu atbrīvot. Mūsu pašu karavīriem nepilna gada vēl izveidot armiju ar jauniešiem, vīriem, kas apkopojās par valsts ideju, kura tikai tiešām nepilnu gadu bija pastāvējis. Un sabiedrotie, kas mums ticēja jau tobrīd, gan Britu flote, bet bija arī Franču flote, kas bija šeit, palīdzēja kopā atbrīvot šo krastu un doties tālāk cīņās. Arī tobrīd viņi apliecināja ticību mūsu valstī. Un šobrīd, man liekas, šis piemineklis, lai visiem šeit klātesošiem karavīriem, zemesargiem, jaunsargiem, kadetiem ir kā apliecinājums tam, kādu izvēli jūs esat veikuši, lai tas jums dod pārliecību par jūsu izvēli un par jūsu spējām, ka mēs visi kopīgi valsts varam nosargāt. Bet vienlaikus arī visiem pārējiem, visai sabiedrībai. Man liekas, šādām dienām, kā šobrīd, nav tikai tāpēc, ka mēs vienojamies kopīgās atmiņās, bet mums kopīgi jāvienojas tajā pārliecībā par mūsu nākotni, par mūsu brīvību, un lai mūs apvieno nevis bažas, bailes, bet tiešām pārliecība par savu spēku, izturību, par to, ka mēs pieminam mūsu varoņus un viņu spēku šeit, arī ne tikai 36 lāčplēši, bet visi kopīgi karavīri, kas te ir bijuši un uzsākuši mūsu brīvības cīņas atjaunošanu, iedvesmo mūs visus un pārliecina mūs visus. Tāpēc es vēlos pateikties tiešām idejas autoru, ģenerālmajoram Zeibārtam, Rīgas domai par to, ka šī vieta netiek aizmirsta, kopīgi tiek sakopta, uzturēta un tiešām jauna tradīcija katru gadu šeit atgriežoties, tāpat kā šeit, kā daudzās citās vietās, tikai stiprinās mūsu spēju, mūsu valsti aizstāvēt. Paldies visiem, kas piemin, kas atcerās un būs kopā ar mums, mūsu valsts drošībā. Paldies! Vārds iniciatīvas grupas pārstāvim, atvaļinātam ģenerālmajoram Jurim Zeibārtam. Cienījamie klātesošie, sargājiet savu valsti, izkopiet to, jo ziniet, ja nebūs Latvijas, nebūs arī jūs. Šos vārdus pirms daudziem gadiem teica mūsu izcilais valsts darbinieks, mūsu valsts pirmais prezidents Jānis Čakste. Prezidenta teiktais nav zaudējis savu aktualitāti arī šodien. Un piemineklis, ko atklāsim, brīvības cīnītāju piemiņas saglabāšana, ir arī vistiešākais pienesums mūsu valsts aizsardzībā un drošībā. Jo tautas pārliecība, tautas ticība, tautas spīts dod papildus spēku karavīru ieročiem. Jo bez gara spēka ieroči nekad nebūs tik spēcīgi. 8. Daugavpils kājnieku pulks kā vienība izveidojas 1919. gada 8. augustā. Valsts vēstures arhīvā glabājas pulka karavīru, kā rakstīts kara gaitas apraksti, jeb karavīru personu anketas. Un tur mēs redzam vīru spēka gados. Mēs redzam 18-gadīgus jaunekļus. Mēs redzam pilsētniekus, redzam lauciniekus, strādniekus, zemniekus, skolotājus, vakardienas ģimnāzistus.
brīvprātīgos, mobilizētos cilvēkus no visiem Latvijas novadiem, arī tā skaitā no Latgales, kuras atbrīvošanā vēlāk 8. Daugavpils pulks piedalījās un sasniedz mūsu valsts robežu, Eiropas robežu. 8. Daugavpils pulks, tāpat kā pārējās Latvijas armijas vienības, bija daļa no Latvijas tautas, daļa no mums. Pulks nogāja slavas pilnu cīņu ceļu neatkarības kādu laikā. Un viena no pulka traģiski varonīgākajām cīņām ir atspoguļota mūsu brīvības pieminekļī, kas atrodas Rīgas centrā. Tas ir uzbrukums pāri Dzelzs tiltam 1919. gada 15. oktobrī. Par varonību un drosmi brīvības cīņās 166 pulka karavīri saņēma Lāčplēša ordeni. Vairāk apbalvoto, vairāk Lāčplēša bija tikai vēl kādā tikpat leģendārā vienībā, 4. Valmieras kājnieku pulkā. Un vieta, kurā mēs atrodamies, ir īpaša. Kā jau pieminēts, šeit izlaužot robu bermontiešu aizsardzībā, tika likt pamat mūsu uzvaras dienai, Lāčplēša dienai. Un piemineklis, ko atklāsim, tas nav tikai akmens tēls sen aizgājušiem notikumiem, sen aizgājušiem varoņiem. Pirmkārt, tas ir arī mums, mūsdienu cilvēkiem, kā atgādinājums par mūsu vectēvu un vecvecāku drosmi, apņēmību, par nesen izveidot vienību, gatavību stāties pretī spēcīgām un pieredzējušām vienībām. Kā atgādinājums par to mantojumu, ko esam saņēmuši mēs no mūsu senčiem, un tas mantojums, kas vēl tālāk jānodod mūsu nākošajām paudzēm. Tā ir Latvijas brīvība un neatkarība. Un lielas lietas var veikt tikai kopā, un šī piemiņa zīme ir izcils piemērs tam, ko var sasniegt, ja kopā darbojas pilsoniskā iniciatīva, pašvaldība, bruņotie spēki, ja mēs kopējam mērķim esam vienojušies. Un tas ir tas, ko mēs pabeidzam 38. gadā iesākto. Tas ir mūsu parāds, mūsu senčiem un mūsu investīcija nākotnē, jaunajai paaudzei. Un paldies par iniciatīvas atbalstu, sapratni Rīgas pašvaldībai, Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, pieminekļu aģentūrai, protams, maniem bijušajiem kolēģiem, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, īpaši 1. Zemesardzes brigādei. Mēs to kopā spējam, un to mēs varam. Un, protams, īpaši paldies pieminekļa autoriem, tēlniekam Paulam Jaunzemam un arhitektam Jurim Pogam un, protams, Akmeņkaļa darbnīcai. Paldies jums par to. Un pie šī pieminekļa vienmēr nākot būtu jānāk ar domu, ko savu laiku ir teicis mūsu dzejnieks Jānis Rainis. Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba. Būsim lieli saules mūžu Latvijai.
Un tagad vārds pieminekļa autoram, tēlniekam Paulam Jaunzemam. Es vēlos pateikties ikatram, kas piedalījās, kas iesaisties šī projekta īstenošanā. Es pateicos arhitektam Jurim Pogam, Ainavu arhitektei Gitai Gāganei. Es pateicos pilsētas domei, Rīgas mēram un zemesargam Vilnim Ķirsim. Es pateicos Rīgas pieminekļu aģentūras vadītājai Dainai Pērkonei. Pateicos akmens darbnīcas Ule vadītājam Raivim Kurtniekam un visai viņa akmens vīru komandai. Īpaši pateicība es gribu teikt šī projekta iniciatoram, ģenerālim Jurim Zeibārtam. Es gribu aicināt jūs visus veltīt ģenerāla kungam varenas aplausus. Paldies! Vārds iniciatīvas grupas dalībniecei, Rīgas domas deputātei Ritai Našeniecei. Mīļie draugi, mīļie Latvijas patrioti, es tiešām ticu, ka viņi ir starp mums tie, pie kuriem mēs gājām šos 107 gadus, jo tieši 107 gadus nebija šie pieminekļi, nebija šīs piemiņas vietas. Es domāju, ka viņi redz mūs šeit šodien, ka viņi ir starp mums, un viņi ir pateicīgi mums par to lielo upuri, ko viņi nesa. Viņi redz, ka mēs neesam izniekojuši, mums ir brīva Latvija. Un mēs viņus neesam aizmirsuši. Pēdējo gadu laikā mēs esam izdarījuši ļoti daudz Rīgas domē. Paldies Rīgas pieminekļu aģentūrai vispirms par to. Mums ir patiešām dzīvas piemiņas vietas. Vietas, kurās notiek pasākumi, pie kurām iet cilvēki. Tie nav kaut kādi aizmirsti elementi pilsētas ainavā. Un šis šobrīd ir tāds pavisam liels un svarīgs punkts, jo mēs varam pabeigt faktiski šo sasaukumu ar šādu īpašu darbu visbūtiskākajā vietā, liekot šo pieminekli. Akmeņkaļu darbnīcas vadītājs Raits Kurtnieks, Raits, sveiks, tu te esi, teica, ka šis granīts, šis Spānijas granīts, kurš tālu ceļu gājis, lai šeit būtu, ir mūžīgs, un tas ir izturīgs, kā tie vīri, kas šeit cīnījās un zaudēja savas dzīvības. Būsim tikpat stipri kā viņi, un tad Dievs svētīs Latviju, jo Dievs redzēs, ka Latvija mums ir dārga. Es vēlētos nodot šo stafeti, jo mēs diezgan daudz arī faktiski strādājām, lai šis piemineklis realizētos, bet es vēlētos, lai šī stafete tiktu nodota arī to iedzīvotāju rokās, kas šeit dzīvo. Es zinu, ka daži no tiem ir šeit, un šeit notiktu talkas, šeit 11. novembrī būtu svecītes, un šī vieta tiktu lolota un glabāta. Tā būtu apkaimē dārga. Paldies visiem, jau šeit izskanēja. Es domāju, ka tas ir tik skaisti, ka jūs šeit visi esat. Paldies, un vēlreiz atcerēsimies, ka Dievs svētīs Latviju tad, ja mēs paši
šo svētību būsim gatavi saņemt. Paldies! Vārds kapelānam. Latvijas patrioti, svētajos rakstos pašā sākumā ir tāda vieta, kur Dievs saka, cilvēku, kur tu esi. Šī vieta, kurā mēs stāvam, ir ārkārtīgi nozīmīga latviešu tautas militārajā vēsturē. Par tās svarīgumu un būtiskumu mēs jau dzirdējām. Šī ir nozīmīga līdz ar to mūsu vēstures piemiņas vieta. Otrkārt, šī vieta vienlaikus ir spogulis, modinātājs zvans un jā, dīvaini, bet traucēklis. Proti, spogulis tādēļ, lai skatoties šajā pieminekli, mēs ieraudzītu, kas mēs esam un kas mēs vēl neesam. Cik un kas mums vēl pietrūks mūsu iekšējā, mūsu karavīru, mūsu patriotu izaugsmē, lai mēs būtu līdzvērtīgi, nostāties līdzās šiem mūsu puišiem un vīriem, kas cīnījās, kas uzvarēja un kas palika. Šis piemineklis ir arī modinātājs zvans, tad, kad mums ir grūtie brīži. Tad, kad mums ir tie brīži, kad mēs gribam sacīt, es vairs nevaru, nespēju, negribu, lieciet mani mierā, tad, lai šis piemineklis, kā daudzi citi, modina mūs. Un šis piemineklis ir kavēklis. Kavēklis mūsu dabiskajam, cilvēciskajam grēcīgumam, mīkšķaulībai un mietpilsonībai, kas grib izmainīt kādā brīdī vērtības pret ērtībām, brīvību pret labklājību. Un visbeidzamo kārt, šis piemineklis ir mūsu nācijas cīņas gara iemiesojums, simbolu, vērtību, proti hibrīdkara apstākļos. Proti, šis piemineklis ar savu klātesamību vien jau iezīmē un iezīmēs to, ka šī Latvijas teritorija, ka Latvija kopumā ir nevis mums iedota, bet tā ir izcīnīta. Tā ir mūsu latviešu valsts nācijas, mūsu Latvijas pilsoņu teritorija. Mums to neiedeva par brīvu. Mēs to izcīnījām. Mēs to sargājam. Un tajā brīdī, kad Dievs mums prasīs un sacīs un sauks cilvēku latvieti, Latvijas pilsoni, kur tu esi, mums ir jābūt viņam gatavam atbildēt. Dievs kungs, es esmu Latvijas patriotu rindās. Es esmu pirmajā zemesardzes Rīgas brigādē, tajā un tajā bataljonā, tajā un tajā rotā, tajā un tajā vadā. Es esmu zemesargs, es esmu aizsardzības akadēmijas kadets, es esmu profesionālā dienesta karavīrs, es esmu zemesardzes atbalstītājs. Es, tāds un tāds, esmu Latvijas patriots. Tu vienmēr vari un varēsi man atrast tava uzdevuma, proti kopt un sargāt Latviju izpildīšanā. Āmen. Kā aicināts un iecelts Dievu vārdu kalps,
es iesvētu šo 8. Daugavpils kājnieku pulka piemiņas zīmi kā piemiņas zīmi šeit notikušajai kaujai un visām Latvijas neatkarības kara cīņām. Mūžīgā un svētā Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Dievs sveitī Latviju. Vienībās, līdzinoties, mierā, valsts himnu, godām, sveikt! Par brīvu un neatkarīgu Latviju, par Latvijas tautu, par Latvijas armiju. Tā arī dzīvojam. Paldies! Vienības brīvi, apakšvienības komandieru rīcībā. Ar šo ceremoniju tiek noslēgt. Paldies! Labi, studenti. Paldies par ierašanos uz doto brīdī. Ziniet, cik daudz mums uzdevumi ir vienlaicīgi. Ja? Tāpēc ir pēdējie karavīri, ja, kas man rotē visu laiku uzdevumiem.